Šodien trešā sesija ir noslēgusies, un atkal ir ļoti patīkama sajūta. Iedomājies, kā tas ir, kad cilvēks pasaka tādus vārdus sesijā. Es gribu to otru cilvēku blakus, es viņu jūtu, es zinu, kāds viņš ir. Tas ir tā, kad viņš tev iedod vēl papildus spārnus jau taviem esošajiem. Tik viegla sajūta ir kopā būt ar pareizo cilvēku. Nu, un, protams, ja tu esi attiecībās, kurās tev visu laiku jāsaņem pilnīgs pretstats šim, ko jūs tikko dzirdējāt, tad visdrīzāk arī pēc visiem centieniem nebūs tā, kad tu esi nonācis jau pie savām atziņām un tas otrs joprojām tevi gremdēs. Tu to vienkārši vairs neļaus. Un ja tie cilvēki uztraucās, kad noteikti kāds atnāks terapijā un pēc tam jau izdomās šķirties, kāpēc tev par to būtu jābaidās, tad jau visdrīzāk tu kaut ko dari nepareizi, jo tie cilvēki, kuri baidās par savām attiecībām un ieiet terapijās, viņi tiešām beigās nonāk pie savām bailēm, ka viņi saprot, ka es tiešām vairs negribu palikt šajās attiecībās, tāpēc visu laiku esmu baidījusies, kad es ieraudzīšu patiesību, kā tas ir īstenībā, un man gribēsies iet no tām attiecībām projām. Un, lai kā mūsu vainotu citi, mēs vienmēr no sākuma cenšamies saprast, vai tajās attiecībās ir kaut kas saglabājums. Un neviens neliek kaut ko darīt, pieņemt kaut kādu lēmumu. Vienīgais, kas ir cilvēkam jādara, viņam ir jāsako savām sajūtām, pie kurām viņš nonāk. Tātad, ja viņš ierauga, kad es vienkārši baidos un nedaru, tā ir tālāka cilvēka izvēle, ko viņam darīt. Tāpēc daudz vienkārši skatās, klausās un turpinās sēdēt nepilnvērtīgās attiecībās, kur vienīgais gribētājs ir viena puse un otram viss ir kārtībā un liekas, ko tu te sprēgā. Tas nozīmē, ja viens cilvēks kaut ko grib attiecībās, otrs negrib neko, un viņš saka, tu jauc mūsu attiecības, tāpēc, ka tu tagad vienkārši izdomāji, ka tev kaut ko vajag. Ne jau tas cilvēks meklē kursus, apmācības, retrītus, tāpēc, ka viņam joprojām ir labi sēdēt tajās attiecībās vai tajā darba vietā, vai bez naudas, vai kaut kādā kauna sajūtā. Viņš meklē to, tāpēc, ka viņš no tā beidzot grib izaugt. Un tad, kad viņam otrs blakus esošais saka, nē, labāk sēdi tajā pašā, jo es mainīties netaisos. Tad padomājiet arī jūs, vai jūs gribat kādreiz vispār ļaut sev domāt par to, kad priekš manīm ir iespējama realitāte, kad attiecībās otrs man iedod papildus spārnus, lai es varētu vienkārši celties vēl augstāk, justies brīvāk, kad kāds var pateikt tādus skaistus vārdus. Un tas, man liekas, ir vērts to tiešām piedzīvot, sekot tai savai sirdsbalsī un nemelot sev vairāk, kad es viens varēšu izdarīt visu,